Meteņos līdz ar pavasara tuvošanos sevišķi nozīmīgi ir dažādi senie latviešu rituāli. Tic, ka jo tālāk meteņu dienā ciemojas, jo labāk raža gaidām nākamajā vasarā. Tāpēc arī ikgadējā masku festivāla dalībnieki Salacgrīvā ne tikai dziedāja un tancoja, bet devās gājienā un arī ciemojās pie iedzīvotājiem. Mēs pavadām ziemu, gaidām pavasari un staigājam pa mājām. Mēs izdzenam visus ļaunos gārus, dodam svētību šai zemītei, šiem saimniekiem. Nesam visu labo, visus mošķus prom. Masku festivāls Salacgrīvā kļuvis par tradīciju. Nu jau 7. gadu tajā tiekas gan folkloras un tradīciju kopas, gan arī visi citi interesanti. Arī pašai maskošanai un tās tradīciju izkopšanai latviešu kultūrā ir īpaša nozīme. Maskošanās laikā dzīve tiek apvērsta otrādi. Šajā laikā tiek atcelti ierobežojumi un cilvēki var justies brīvāk. Meteņi ir tas laiks, kad maskas pēdējo reizi parādās. Šogad maskas tikai rudenī atgriezīsies. Viņas tagad izvirpuļo, jo pavasarī maskas ir priecīgi. Jūs redzēt, kas šeit notiek, kā viņas tur danco un dītās. Jo, ko dod maskas? Maskas sakārto. Pirmām kārtām būs jūrmalu, Salacgrīvu. Tas ir ļoti, ļoti tāds nopietns pasākums, tas nav. Jo to, ko mēs visu darām, mēs darām pēc seniem rakstiem, kā mūsu senči darījuši. Katrai maskai ir sava nozīme. Arī masku gatavošanai tiek izmantot pie rokas esoši viegli pieejami materiāli, kažokādas salmi un pat koka mizas. Mēs esam tādi sēni, vecīši, mēs no mežiem esam, bet tad nav tālu no jūras. Arī tādi paši jūras un meža veči mēs esam, jā. Sēni. Dažas vecenes arī mums. Ilona laikam vēl. Un vilks mums ir, redz, kas mums pa vilku. Jā, tas ir mūsējais, viņš mums zirgu apēda pa ceļam. Tas mūsu zirgs. Jā, tas ir mūsu zirgs. Jā, tāds vien palika. Kopām, izkopām, aizvien lielāku. Un izaug tāds liels metenis. Jāsameklē sev kādu draugs. Metenī met. Mēs jau pirmīt metām. Jā, tāds starp kājām. Jā, bija meteņa mieziens bija pirmīt, jā. Salacgrīvā sabraukuši viesi gan no Salkrastiem, gan Valkas un citām pilsētām. Festivāla noris katru gadu nemainīgi paliek februārī. Tomēr šogad dalībniekus pārsteiguši neierastie laika apstākļi, saule un siltais laiks, kas vēl jau vairāk liek domāt par drīzo pavasara iestāšanos. Esam bijuši lielos puteņos, esam bijuši Lietu un Dubļos, un tagad mēs tiešām izbaudam to, kad ir sauss, bet nav īsti ne ziema, ne pavasaris. Bet, meteņiem ir tas laiks, kad ziema atmatās pret pavasari. Tā, kad mēs jau sākam gaisā just pavasara smaržu. Jautri īstenībā, tā mums lielākoties tās folkloras kopas ir tās, kas piedalās šādos pasākumos. Tāpēc arī šogad ir ļoti daudz pa Latviju braukt uz visiem svētkiem, un būs vēl. Arī jaunieši un bērni ar interesi noskatās maskotāju izdarībās, un tajās labprāt piedalās arī paši. Kas jūs šodien esat saģērbušās zirgs? Jā. Kā jūs tā izdomājāt? Ja jums kāds ieteica? Nē, mēs vienkārši, viņa atnāca, viņa ieraudzīja, viņa ir no klases biedri, un viņa gribēja būt zirgs, un viņai nesanāca, un tad mēs abas izdomājām, ka būsim zirgs. Kā jums patīk šis viss pasākums kopumā? Forši. Visi sabraukuši tādi saģērbušies, vai ne? Pirmo gadu jūs tā kā šeit piedalāties, ja nākat arī citās? Pirmo gadu. Dziesmas, dejas, rotaļas un pats galvenais. Seno maskošanas tradīciju izkopšana Salacgrīvā kā ierasts pulcē gan lielus, gan mazus maskotājus. Ar bungu rīboņu tika aizvadīts viss sliktais, lai pavasari sagaidītu jau ar jaunām vēsmām. Lai mums visiem brīnišķīgi šī diena!